Vai zini, kā valsts un Eiropas Savienība atbalsta strauji augošus uzņēmumus? Straujai izaugsmei kritiskākā pozīcija ir investīcijas. Kur rast naudu, lai būvētu ražotni, iegādātos iekārtas un attīstītu savus pakalpojumus? Šādiem projektiem bankas ir atvērtas, taču tiek sagaidīta lielāka paša uzņēmēja līdzdalība. Gadījumos, kad tev pietrūks sava nauda, papildus bankas aizdevumam tu vari saņemt Altuma paralēlo aizdevumu no valsts un Eiropas Savienības. Altuma ir līdzfinansējis daudzus investīciju projektus, piemēram, Ars medicīnas centru, Cross Timber Systems koka konstrukciju ražotni, kā arī augsto tehnoloģiju parka izveidi Ventspilī Inmer Digital. Tā ir. Lielām idejām ir augstāks risks. Tādēļ neesi izbrīnīts, ja banka šoreiz prasa 20, 30 vai pat 45% paša ieguldījumu. Bet satraukumam nav pamata. Šādos gadījumos palīgā nāk valsts un Eiropas Savienības atbalsts, Altuma paralēlais aizdevums. Viss ir ļoti vienkārši. Altuma finansē starpību, ko vari ieguldīt pats un cik tālu ir gatava iet banka. Un ir pat vēl labāk. Altuma paralēlā aizdevuma daļu var sākt atmaksāt vēlāk, pēc 3 vai pat 5 gadiem. Un projektiem, kur naudas plūsmai paredzams ilgāks ieskriešanās periods, pamatsummas atmaksu var uzsākt pat pēc 7 līdz 10 gadiem. Uzņēmēji ir gudri un prot rēķināt. Pašu kapitāls ir dārgākā nauda. Uzņēmējs vai privātais investors atdevi uz savu kapitālu parasti sagaida 7, 15 vai pat 20% apmērā. Svarīgi zināt, ka bankas un Altuma 3 līdz 5% par ieguldījumu ir daudz lētāka nauda. Attiecīgi zemākas izmaksas par saistībām nozīmē augstāku kapitāla atdevi un spēju veiksmīgāk uzņēmumam augt un attīstīties. Tātad, kā valsts atbalsta biznesu? Altuma finansē uzņēmēja līdzdalību darījumā ar banku līdz pat 5 miljoniem eiro, atvieglo naudas plūsmu ar vēlāku pamatsummas atmaksu līdz pat 10 gadiem un ļauj piesaistīt lētāku naudu, palielinot uzņēmēja pašu kapitāla atdevi bez papildus nodrošinājuma. Vairāk informācijas altuma.lv vai pie sava baņķiera.